Progresīvie Rīgā ir ķērušies klāt Geto Games. Progresīvā Alija jautā, vai šāda profila darbībai ir jābūt parkā. Progresīvā Maija, kurai galvā mūžīgi iet rokšņi, kopā ar citiem aktīvistiem rosina, ka teritorijai jāmeklē citi pielietojumi. Tas, ka visi progresīvie un viņu atbalstītāji ir pret sportu, bija zināms iepriekš, jo tas vairojot toksisko maskulinitāti un šiem fiziski neattīstītajiem cilvēku izstrādājumiem ir mokoši uz to noskatīties. Bet tagad šī varze ķerās klāt pasākumam, kas ir spējīgs piesaistīt tūkstošiem jauniešu no visas Rīgas un vēl organizēt pasākumus pa visu Latviju un arī gastrolēt tuvākajās ārzemēs. Šie progresīvie, kas paši neko nav izdarījuši ne rīdzinieku labā, ne vēl jo vairāk Rīgas bērnu labā, protams, ja neskaitām 2 velojoslas un koku kastes viena kvartāla garumā par 300 000. Labākajās marksistu tradīcijās apspriež, kā salauzt to, kas strādā, tikai tāpēc, ka tiem pašiem tas nepatīk. Neko nepiedāvājot vietā, gandrīz neko. Centrāla tirgū vienā no paviljoniem ierīkot to visu vajadzētu un ultimāta formā dodot 2 gadus. Tagad tikai aklais vai galvā progresīvais neredz, ka šī partija un tās atbalstītāji ir tieši kaitējums visai Latvijas valstī.